es iesāku, kolhozā iesāku strādāt, kādreiz Rojepas kolhozs bija. Tā es aizgāju armijā, atnācu no armijas, un tā es iesāku kolhozā pa sagādnieku strādāt. Un strādāju visu laiku pa sagādnieku, un tad pašās beigās bija pa dārnīcas vadītāji, un kolhozs nāca, tā brīvība izjūka visu. Un tā mēs te sadalījās. Mums bija Rojepas silmačs, mēs uztaisījām, un tā mēs sākam. Nav jau vienkārši, es jau nebiju strādājis ar lopiem daudz, un man pašam mājās bija lopēt. Bet, ja grib strādāt, tad iemācās. Iemācās. Tas viss nāk kā pieredze. Sākumā es strādāju kā mehāniķis, bija cits priekšnieks, un tad viņš aizgāja uz rajonu pār izpildu direktoru, un tad pārņēmies. Mums bija dārzniecība un lopkopība, slaucamās govs, un sējam arī labi mazliet. Uzņēmums nodarbojas tikai ar graudu audzēšanu. Lobarība, lai atjaunotu zālais, iesēja graudu. Līdz 60 hektāriem apmēram katru gadu iesējam graudus. Un tad ir lopkopība, ataudzējamās tēles ir. Ataudzējamai kāds bullīts vēl paliek, ko mēs ataudzējam un pārdod pēc tam. Un galvenais ir piens. Visu laiku bija 108 galvas slaucams. Tagad jaunā kūtī ar robotu ir uztaisīts, tur slaucamies tikai 65 tās būvis. Viens robots vairāk nav izslaukt. Un tad noslēdz līgumu ar Tallas piensaimnieku, un tā mēs visu laiku Tallas piensaimniekā. Sadarbība mums ir ļoti laba. Ja jau cik necik strādā un kaut ko piens jau nes naudu katru dienu. Ko dāļa jau strādā, man ir vetārs silts no malas, un tad ir piena atvietotais laucē, pārējie visi jau ir paši cilvēki vien ir. Man ir 2 mazdēli, vedekli, dēls, es pats. Un tā mēs un viens vēl no paša sākuma man ir tāds kaimiņš bijušais, un tas strādā vēl šodien. Jau, lai varētu saņemt subsīdijas un viss, tam man bija jāiziet Juzefs augstskolu. Projekti es te taisīju veselu gadu iepriekš. Man brauc tāds Fībiks no Jelgavas akadēmija. Mums taisīja tā, kā gribēja. Mēs zīmēja te uz papīra, viņš man zīmēja, vēd rādīja, un kamēr mēs tā uztaisīja. Es arī braucu pa tām fermām, kur viņi taisīja iepriekš. Es jau visu skatījos, lai būtu tā, apmēram, kā vajag. Bet man apmierina. Darbs ir padarīts labi, ferma bija gatavs. Viss. Es uzskatu, ka kaut ko es atstājis būs.